Sanī! Jūsu uzdevums būs grūts un atbildīgs. Mums jāpārsteidz ienaidnieks, pilnīgi negaidot. Lai neviens dārzītis nežvadzētu, bez trokšņa, bez skaņas. Aiz mums nāks kavalērija. Esiet kā vīri! Uz priekšu strēlnieki! Par Ziemassvētku kaujām mēs saucam Krievu armijas Pirmā pasaules kara militāro operāciju, kas tajā laikā saucās Mītavas operācija, uzbrukums Jelgavas virzienā. Un apmēram 30 km garā posmā Krievu armijas plānos ietilpst pārraut vācu nocietinājumu līniju un mainīt frontes izvietojumu. Un tas nozīmīgākais mums, ka Krievu armijā tajā laikā ir izveidots Latviešu nacionālās vienības, Latviešu strelnieku pulki, kas Ziemassvētku kaujās spēlē ļoti būtisku lomu. Pirmo reizi apvienoti vienā divīzijā visi pulki cīnās kā vienota militāra formācija un kā augstāk motivētie karavīri Krievu armijā, jo cīnās savā zemē pret saviem senajiem ienaidniekiem, ko latvieši tajā laikā uzskata par saviem ienaidniekiem vāciešiem, izrāda milzīgu cīņas, sparu un varonību. Kaujas ilgst 6 dienas Ziemassvētku kauju fāze, ļoti sarežģītos laikapstākļos, kas no cilvēka un karavīra prasa ne tikai morālo pārliecību par to, ko viņš dara un par ko cīnās, bet arī pārliecību, lai izturētu šos sarežģītos apstākļus. Ziemassvētku kaujas notiek ļoti purvainā vietā, kur ir ļoti maz orientieru, un tāpēc katra vieta, ko var piesaistīt kartēs, ir ļoti būtiska, lai pēc viņas varētu orientēties. Ļoti būtisks līdz ar to ir Mangaļu apdzīvotā vieta, Ložmetēja kalns, daži citi piesaistes punkti, bet Ložmetēja kalns un Mangaļi vēl būtiski ir tāpēc, ka šeit ir ļoti spēcīgi nocietinājumi vāciešiem, kam uzbruk latviešu strelnieki. Un līdz ar to tajā brīdī, kad šie nocietinājumi tiek ieņemti, kad latviešu strelnieki ieņem šos nocietinājumus, tas arī ir galvenais Ziemassvētku kauju panākums, jo Mangaļu mājas krīt latviešu strelnieku rokās, Ložmetēja kalns ļoti spēcīgi nocietināta vieta purva malā. Un tas arī ir galvenais panākums Ziemassvētku kaujās, kad vāciešiem pirmo reizi Pirmā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā tiek atņemtas tik nozīmīgi nocietinātas vietas un teritorija. Ziemassvētku kaujas militārā nozīmē ir interesantas, jo pirmo reizi tik lielā mērogā divīzijas sastāvā tiek pielietota kombinētā uzbrukuma metodika. Uzbrukums tiek gatavots ne tikai ar artilērijas sagatavošanas uguni, bet arī ar pārsteigumu momentu, iepriekš nebrīdinot pretinieku ar artilēriju, sagatavotas ejas dzeloņdrātīs, pa ko uzbrukošās karaspēka daļas. Savukārt no nacionālās vēstures viedokļa Ziemassvētku kaujas var uzskatīt par sākumu ticībai, par ticības dzimšanas vietu, ticībai, ka mēs esam izauguši tik tālu kā nācija, kas ir spējīgi izveidot savus bruņotos spēkus, kas var cīnīties jau par savu ideju Pirmā pasaules kara laikā, bet vēlāk jau arī par šīs idejas piepildījumu, par savu valsti un neatkarību. Un netālu no Mangaļu mājām atrodas piemiņas zīme Zobens. Tā ir vieta, kur tieši Pirmā latviešu strelnieku brigāde realizēja šo pārsteigumu momentu, uzbrukot vāciešiem. Mums jādomā par Latvijas nākotni, jātaupa spēki, jāsaglabā mūsu nacionālās karaspēku vienības, jo nav šaubu, ka drīz var pienākt brīdis, kad mums vajadzēs apzināties tikai vienu, ka mēs esam Latviju tautas dēli, ka mēs esam latvieši. Es allaž esmu bijis tai pārliecībā, ka vārds latvietis nozīmē godaprātu un uzticību.